Pāvila vēstuli romiešiem, 13. nodaļa. Ik viens, lai ir paklausīgs valdībām, kam vara, jo nekādas valdības nav, kā vien no Dieva, un kur valdības ir, tur tās no Dieva ir ieceltas. Tad nu, kas valdībām turas pretī, tas turas pretī Dieva likumam, bet kas pretī turas, tie dabūs savu sodu. Jo valdnieki nav bijājami labiem darbiem, bet ļauniem. Ja tu negribi no valdības bīties, tad dari labu, tad tev būs uzslava no tās, jo tā ir Dieva kalpone tev par labu. Bet ja tu ļaunu dari, tad bīsties, jo tā zobenu nenes velti, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja ļaundariem par sodību. Tāpēc vajag paklausīt nevien sodības dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tāpēc dodiet arī nodevas, jo tie ir Dieva sulēņi šo savu amatu veikdami. Tad nu dodiet ik vienam, kas tam nākas, nodevas, kam nodevas nākas, muitu, kam muita nākas, bijība, kam bijība nākas, godu, kam gods nākas. Neesiet nevienam neko parādā, kā vien, ka jūs cits citu mīlat, jo kas otru mīl, tas bauslību ir piepildījis. Jo bauslis tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir cits bauslis, tas šinī vārdā top saņemts, proti tanī, tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Mīlestība tuvākam ļaunu nedara. Tad nu mīlestība ir bauslības piepildīšana. Un to dariet zinādami laiku, ka tagad mums ir stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāka nekā, kad mēs kļuvām ticīgi. Nakts ir pagājusi, un diena tuvu nākusi. Tad, lai noliekam tumsas darbus, un lai apvelkam gaismas ieročus, lai tā kā dienā godīgi staigājam, nerīšanā un plītēšanā, neizvirtībā un nešķīstībā, nestrīdos un skaudībā, bet apvelciet to kungu Jēzu Kristu un nelutiniet miesu uz kārībām. Pirmā Samuēla grāmata, 25. nodaļa. Un Samuēls nomira, un viss Izraels sapulcējās un žēlojās par to, un to apraka viņa namā Ramatā. Tad Dāvids nogāja uz Pāranu tuksnesi, un kāds vīrs bija Maonā, kam saimniecība bija Karmelā, un tas vīrs bija ļoti bagāts, un tam bija 3000 avju un 1000 kazu, un tas bija Karmelā, savas avis cirpt. Un tam vīram bija vārds Nābals, un viņa sievai bija vārds Abigaila, un sieva bija ļoti gudra padomā un skaista augumā, bet vīrs bija pikts un ļauns savos darbos no Kāleba bērniem. Kad nu Dāvids tuksnesī dzirdēja, ka Nābals savas avis cirpa, tad viņš sūtīja 10 puišus un sacīja puišiem: ejiet uz Karmelu un ejiet pie Nābala un sveiciniet viņu no manas puses, un sakiet: Dievs palīdz, miers lai ir ar tevi, un miers ar tavu namu, un miers ar visu, kas tev pieder. Un nu, es esmu dzirdējis, ka tev ir avju cirpēji, tad nu tavi gani pie mums ir bijuši. Mēs tiem nekā ļauna neesam darījuši, tiem arī nekas nav zudis visu laiku, kamēr tie Karmelā bijuši. Vaicā savus puišus, tad tie tev to sacīs. Lai tad jaunekļi žēlastību atrod tavu acu priekšā, ja mēs labā dienā esam atnākuši. Dod jau saviem kalpiem un savam dēlam Dāvidam, kas tev ir pie rokas. Kad nu Dāvida puiši bija nākuši un šos vārdus uz Nābalu no Dāvida puses runājuši, tad tie apklusa. Bet Nābals atbildēja Dāvida kalpiem un sacīja: kas tas tāds Dāvids un kas tas tāds Isaja dēls? Šinī laikā ir daudz kalpu, kas no saviem kungiem aizbēg. Vai tad es savu maizi un ūdeni un savus lopus ņemšu, ko es saviem cirpējiem esmu kāvis, un došu vīriem, ko es nepazīstu, no kurienes tie ir? Tad Dāvida puiši griezās atpakaļ uz savu ceļu un gāja atpakaļ un nāca un atsacīja viņam visus šos vārdus. Tad Dāvids sacīja uz saviem vīriem: apjoziet ik viens savu zobenu. Tad ik viens apjoza savu zobenu, un Dāvids apjoza arī dzen savu zobenu, un tie devās uz augšu.
Dāvidam sekoja pie 400 vīru, un 200 palika pie rīkiem. Bet Abigailai, Nābala sievai, viens no puišiem to stāstīja un sacīja: redzi, Dāvids ir vēstnešus sūtījis no tuksneša un mūsu kungu licis sveicināt, bet viņš tos izbāra. Bet tie vīri mums ir bijuši ļoti labi, un mums nekā ļauna nav darījuši, un mums nekas nav zudis visu laiku, kad mēs pie tiem mituši, kad bijām laukā. Tie mums bijuši par mūri, gan naktīm, gan dienām, visu laiku, kad mēs pie tiem bijuši avis ganīdami. Un nu ņem vērā un raugi, ko tu dari, jo nelaime būs gatava pret mūsu kungu un pret visu viņa namu, un tas ir netikls vīrs, ka viņam nekā nevar sacīt. Tad Abigaila steidzās un ņēma 200 maizes un 2 sādas traukus ar vīnu, un 5 kautas avis, un 5 pūrus miltu, un 100 rozīņu raušu, un 200 vīģu raušu, un tos krāva uz ēzeļiem, un tā sacīja uz saviem puišiem: noiet manā priekšā, redzi, es būšu aiz jums, bet savam vīram Nābalam viņa par to nedeva ziņas. Kad nu viņa uz ēzeļa jādama nonāca pakalnā, meža ēnā, redzi, tad Dāvids ar saviem vīriem nonāca viņai pretī, un viņi tos sastapa. Bet Dāvids bija sacījis: tiešām, es esmu velti sargājis visu, kas šim pieder tuksnesī, un tam nekas nav zudis no tā, kas viņam bija, bet viņš man maksā ļaunu par labu. Lai Dievs Dāvida ienaidniekiem šā un tā dara, ja es no visa, kas viņam pieder, līdz rītam vienu atlicinu, kas mīž pie sienas. Kad nu Abigaila Dāvidu redzēja, tad viņa steidzās un nokāpa no ēzeļa, un Dāvida priekšā krita uz sava vaiga un metās pie zemes, un tā krita viņam pie kājām un sacīja: ak, mans kungs, pielīdzini man to noziegumu, un lai ja tava kalpone tavām ausīm runā un klausi tavas kalpones vārdus. Mans kungs, nedusmojies lūdzams par šo netiklo vīru, par Nābalu, jo viņš ir tāds, kā viņa vārds skan. Nābals, muļķis viņa vārds, un muļķība ir pie viņa. Un es, tava kalpone, sava kunga puišus neesmu redzējusi, ko tu esi sūtījis. Nu tad, mans kungs, tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvs un tava dvēsele dzīva, tas kungs Jahve tevi ir atturējis, ka tu neesi nācis asinsgrēkā un neesi atriebies ar savu roku. Un nu, kā Nābals, tā lai top tavi ienaidnieki un tie, kas pret manu kungu ļaunu domā. Un šī nu ir tā svētība, ko tava kalpone tavam kungam ir atnesusi, lai to dod puišiem, kas manam kungam seko. Piedod lūdzams tavai kalponē to pārkāpumu, jo tas kungs Jahve tiešām manam kungam dos pastāvīgu namu, tāpēc, ka mans kungs karjo tā kunga Jahves karju, un nekāds ļaunums tevi neskars ne mūžam. Un kad kāds cilvēks pret tevi celsies, tevi vajāt un tavu dvēseli meklēt, tad mana kunga dvēsele būs iesieta tai dzīvo dvēseļu kūlītī pie tā kunga Jahves, tava dieva, bet tavu ienaidnieku dvēsele taps kā no lingas izlingota. Kad nu tas kungs Jahve manam kungam visu to labu darīs, ko viņš par tevi runājis, un tevi cels par valdnieku pār Israēlu, tad manam kungam nebūs šis grēks un šis sirds grūtums, ka tu vēl te būsi asinis izlējis, un ka mans kungs pats sev būtu palīdzējies. Un kad tas kungs Jahve manam kungam labu darīs, tad tu pieminēsi savu kalponi. Tad Dāvids sacīja uz Abigailu: slavēts, lai ir tas kungs Jahve, Izraēla dievs, kas tevi šodien man pretī sūtījis, un slavēts, lai ir tavs padoms, un svētīta esi tu pati, ka tu mani šodien atturējusi, ka neesmu nācis asinsgrēkā, un kā ar savu roku neesmu atriebies. Jo patiesi, tik tiešām, kā tas kungs Jahve, Izraēla dievs, dzīvs, kas mani atturējis tev ļaunu darīt, ja tu nebūtu steigusies un man pretī nākusi, tad Nābalam nebūtu atlicis līdz rīta gaismai neviens, kas mīž pie sienas. Tad Dāvids ņēma no viņas rokas, ko viņa tam bija atvedusi, un uz to sacīja: ej ar mieru atkal savās mājās, redzi, es tavu balsi esmu klausījis un tavu lūgšanu pieņēmis. Kad nu Abigaila pie Nābala nāca, redzi, tad tam bija dzīres savā namā, tāpat kā ķēniņa dzīres, un Nābala sirds priecājās pie sevis, un viņš bija ļoti piedzēries. Bet viņa tam ne vārda nesacīja, ne maza, ne liela, līdz rīta gaismai. Un notikās rītā, kad vīns no Nābala bija izgājis, tad viņa sieva tam visu to stāstīja. Tad viņa sirds viņā pamira, un viņš kļuva kā mēms.
un pēc kādām 10 dienām tas kungs Jahve sita Nābalu, ka tas nomira. Kad Dāvids dzirdēja Nābalu esam mirušu, tad viņš sacīja: Slavēts ir tas kungs Jahve, kas manu apsmieklu pie Nābala atriebis un savu kalpu atturējis no ļauna, un ka tas kungs Jahve Nābalam to ļaunumu uz viņa galvas maksājis. Un Dāvids nosūtīja un runāja uz Abigailu, ka viņš to ņemtu par sievu. Tad Dāvida kalpi nāca pie Abigailas uz Karmelu un runāja uz to un sacīja: Dāvids mūs pie tevis ir sūtījis, ka viņš tevi ņemtu sev par sievu. Tad viņa cēlās un metās uz sava vaiga pie zemes un sacīja: Redzi, šeit ir tava kalpone, ka tā kalpone mazgā sava kunga kalpu kājas. Un Abigaila steidzās un cēlās un jāja uz ēzeļa ar savām 5 jaunām meitām, kas bija pie viņas, un tā sekoja Dāvida vēstnešiem, un viņam kļuva par sievu. Un Dāvids ņēma arī Ahinoāmu no Jezreēlas, un tā šīs abas viņam bija par sievām, jo Sauls savu meitu Mihalu, Dāvida sievu, bija devis Paltuēlam, Laiša dēlam, kas bija no Gallimas. Sešdesmit 8. psalms. Dievs stiprina savu valstību lielā varā un spēkā. Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim dziedama. Lai Dievs ceļas, ka viņa ienaidnieki top izklīdināti, un viņa nīdēji bēg viņa priekšā. Izdzen tos, tā kā dūmi top izdzīti, tā kā vasks ugunī top kausēts, tāpat ļaunie ies bojā Dieva priekšā. Bet taisnie priecāsies un līksmosies Dieva priekšā, un ļoti priecāsies. Dziediet Dievam, dziediet viņa vārdam, sataisiet ceļu tam, kas brauc pa tuksnešiem. Viņa vārds ir kungs jā, un līksmojieties viņa priekšā. Viņš ir bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis. Viņš ir Dievs savā svētā mājoklī. Tāds Dievs, kas vientuļiem dod namā dzīvot, kas cietumniekus izved pie labklājības, bet atkāpējiem jādzīvo tukšumā. Dievs, kad tu gāji savu ļaužu priekšā, kad tu staigāji tuksnesī, tad zeme drebēja un debesis pilēja Dieva priekšā un Sinajā, tā Dieva priekšā, kas ir Izraēla Dievs. Tu, Dievs, devi nolīt bagātam lietum, savu iemantojamo tiesu, kas bija noguruši, tu spirdzināji. Ka tava draudze tur var dzīvot, tu, Dievs, atspirdzini bēdīgos ar savu labumu. Tas kungs Jahve dod vārdu, un liels ir sludinātāju pulks. Kaļa spēku ķēniņi bēga, tie bēga, un nama dzīvotāja izdalīja laupījumu. Kad kopā esat apmetušies, tad jūs spīdat kā baložu spārni ar sudrabu apklāti, un kam ir spalvas kā zaļgans zelts. Kad visvarenais tur ķēniņus izkaisa, tad ir balts kā sniegs uz Calmona. Dieva kalns ir Basanas kalns, kalns ar daudz virsotnēm ir Basanas kalns. Kāpēc jūs apskaužat jūs augstie kalni, to kalnu, kur Dievam patīk mājot? Tiešām tas kungs Jahve tur dzīvos mūžam. Dieva ratu ir daudz tūkstoši, tūkstošiem eņģeļu. Tas kungs Jahve ir viņu vidū, tā kā uz Sinaja, savā svētumā. Tu esi uzkāpis augstībā, tu esi vedis gūstekņus cietumā, tu esi dāvanas dabūjis cilvēkiem, arī atkāpējiem, ka tie pie tevis dzīvo, ak Jahve, kungs Dievs. Slavēts, lai ir tas kungs Jahve, ikdienas viņš uzliek mums nastu. Stiprais Dievs ir mūsu pestīšana. Dievs mums ir Dievs, kas pilnīgi izpestī, un pie Dieva, tā kunga Jahves, ir izvešana no nāves. Tiešām, Dievs sadauzīs pieri saviem ienaidniekiem un matu pilno galvu tiem, kas staigā savos noziegumos. Tas kungs Jahve saka, es atvedīšu atkal no Basanas, es atvedīšu atkal no jūras dziļumiem. Tādēļ tu mērksi savu kāju ienaidnieku asinīs, un tavi suņi tās laizīs. Tavi gājumi, ak Dievs, top redzēti, mana stiprā Dieva, mana ķēniņa gājumi svētā vietā. Dziedātāji iet pa priekšu, spēlētāji uz instrumentiem sekoja, bungotāju meitu starpā.
Svētī Dievu, to kungu Jahvi, draudzes sapulcē, jūs, kas no Izraēla avota. Tur pār tiem valda mazais Benjamīns, Jūdas lielkungi ar saviem pulkiem, Zebulona lielkungi, Naftaļa lielkungi. Tavs Dievs ir pavēlējis tavai valstī būt stiprai. Stiprini, ak Dievs, ko tu mums par labu esi darījis. Tava nama dēļ Jeruzālemē ķēniņi tev atnesīs dāvanas. Rāj zvēru niedrēs, vēršu pulku ar tautu teļiem, lai tie zemē metas ar sudraba gabaliem. Viņš izklīdina tautas, kam patīk karjot. Lieli kungi nāks no Ēģiptes, Etiopijas zemes teiksies, izstiept savas rokas uz Dievu. Jūs pasaules valstis, dziediet Dievam, dziediet tam kungam Jahvem, tam, kas brauc pa debesu debesīm, kas no iesākuma. Redzi, viņš dos savam pērkonam spēcīgu skaņu. Dodiet Dievam godu, viņa augstība ir pār Izraēlu, un viņa spēks pār augstiem padebešiem. Dievs, tu esi bijājams no savas svētās vietas, tu stiprais Izraēla Dievs. Viņš dod ļaudīm stiprumu un spēku. Slavēts, lai ir Dievs!